Ja atgrieztu gūstekņus, karš būtu beidzies. Tāds ir viens no argumentiem, kas tiek pasniegts, kad kāds kritizē Izraēlas veikto slaktiņu pret Palestīnas iedzīvotājiem, bērniem, žurnālistiem un palīdzības sniedzējiem. Tas, protams, ir viltus arguments. Tas neatbild uz jautājumu, kāpēc ir ok nogalināt civiliedzīvotājus, bērnus, palīdzības sniedzējus un žurnālistus. Tas atbild tikai uz jautājumu, kur neviens neuzdeva. Man ir savs jautājums. Vai jums šķiet, ka Izraēlas valdība prioritizē gūstekņu atgūšanu? 2023. gada 7. oktobrī Hamas uzbrukuma laikā tika sagūstīti 251 cilvēki. Starp citu, tāds nesaistīts fakts. Pirms kara sākuma Izraēlas gūstā bija vairāk kā 5000 palestīniešu. No tiem nedaudz vairāk kā 1300 turēti bez jebkāda tiesas sprieduma, kā aizdomīgi. 9 mēnešus vēlāk, jau vairāk kā 9600 palestīniešu, no kuriem vairāk kā 4700 turēti bez jebkāda tiesas sprieduma. Komplektā viņiem vēl nāca smaga fiziska un seksuāla vardarbība, pazemošana, degradēšana, apzināta badināšana, miega liekšana, medicīnu rūpju atteikšana un tā tālāk. Bet atpakaļ pie tā 251 gūstekņa otrā pusē. 2023. gada novembrī Hamas Izrēlai piedāvāja iemainīt visus pret visiem. Protams, Izrēla nepieņēma šo piedāvājumu. 8. novembrī Hamas piedāvāja atbrīvot no 10 līdz 15 gūstekņus 3 dienu humanitārajam pamieram. Netanjahu atteicās. 9. novembrī džihadistu grupa piedāvāja atbrīvot vienu 77-gadīgu un vienu 13-gadīgu gūstekni. Izrēla atteicās. 13. novembrī Hamas piedāvāja atbrīvot 70 gūstekņus, sievietes un bērnus, pret 5 dienu pamieru un 200 palestīniešu bērnu un 75 sieviešu atbrīvošanu no Izraēlas gūsta. Konkrēti tam īsti nepiekrita. 22. novembrī ir vienošanās par 50 gūstekņu atbrīvošanu no Hamas un 150 no Izraēlas un 4 dienu pamieru, kurš tika pagarināts līdz 7 dienām. Līdz novembra beigām Hamas atbrīvoja ap 105 gūstekņiem, Izraēla 240 palestīniešus. 1. decembrī Izraēla izbeidza pamieru un sāk bombardēt Gazu, sakot, ka Hamas raidīja raķetu viņu virzienā. Nākošā gada 12. februārī Izraēla ar varu atbrīvot 2 gūstekņus, procesā nogalinot 67 palestīniešus. 8. jūnijā Izraēla ar varu atbrīvo 4 gūstekņus, procesā nogalinot 276 palestīniešus un ievainojot vairāk kā 600. Jūlijā Hamas piekrīt ASV virzītajam pamieram. Izraēla nepiekrīt nekam šī gada laikā, jo nevēlas pamieru. 2025. gada janvārī notiek vairāku fāžu vienošanās par pamieru un gūstekņu atgriešanu. 33 atbrīvoti šajā laikā. Izraēla apsūdz par 265 pārkāpumiem šī pamiera laikā. 18. martā Izraēla lauž pamieru un atsāk bombardēšanu, jo nevēlējās uzsākt otro fāzi – kara izbeigšanu. Nogalina vairāk kā 400 palestīniešu un karš turpinās. Kā redzams, Izraēla nevēlas izbeigt karu. Karš viņiem ir svarīgāks par ķilniekiem. Ja tā nebūtu, ķilnieki būtu brīvi, iespējams jau 2023. gada beigās. Bet Izraēla atkārtot izvēlās galināt nevis glābt. Jau 7. oktobrī Izraēla nogalināja vienu ķilnieku, savējo. 10. novembrī 3 savējos, 15. decembrī vēl 3 savējos. Uzbrukuma rezultātā Izraēla ir nogalinājusi vairāk ķilnieku nekā izglābusi.